Pašā Lietuvas pierobežā jau vairāk nekā 30 gadus saimnieko Henriks Kondratovičs, kura bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Burtnieki aug graudaugi un tiek kaltēti augļi un ogas, kas vēlāk tiek izmantoti Latvijas balzama produkcijas ražošanā. Saimniecības vēsture ir gan krietni senāka. Tā izveidota 1913. gadā un izgājusi garu izaugsmes posmu lauksaimniecības nozarē, nodarbojoties ar augkopību, lopkopību un biškopību. Занимаемся зерновыми, в основном курочки так, для удовольствия. Ну и какой-то бизнес. Бизнес такой, что сушу яблоки. Сестра работает там на Латвийс Бальзамс. Ну и говорит, там принимают. Раз принимают, значит, я могу сделать. И все, попробовал сушить, все получилось. Заключил договор и все. И пошло. Уже 30 лет. Kalti Henriks uzmeistarojas pats. Tā tiek darbināta ar malku, nekas sarežģīts tas neesot. Sākumā šķēlēja sābolus ar kāpostu rīvi, tas bijis roku darbs, kas aizņēmis visu dienu. Tagad šis process aizņem vien pāris stundas. Немножко почитал, какие должны быть температуры, как надо это делать. Вначале все было вручную, сейчас ничего, есть техника. У меня есть дядька, он инженер был в Латэнерго. Сделал эту машину. Да. А вначале вручную все. Sagrieztie āboli tiek bērti uz lieliem sietiem, ievietoti kaltē, kur žūs 2 dienas. Paštaisītajā kaltē var ievietot 150 sietus ar augļiem vai ogām. Vienā reizē var pārstrādāt 1,5 tonu ābolu, bet gatavās produkcijas iznāk ap 150 kilogramiem. Gatavai produkcijai ir nepieciešamie kvalitātes standartu atbilstības certifikāti. Sezonas laikā Henriks pārstrādā aptuveni 100 tonnas ābolu. Augļus lasa gan paša dārzā, gan iepērk no vietējiem iedzīvotājiem un bioloģiskām saimniecībām. Arī mežā lasītās mellenes uzņēmējs iepērk no iedzīvotājiem. Šogad melleņu raža esot bijusi slikta, toties par ābolu trūkumu gan nevarot sūdzēties. Arī iedzīvotājiem prieks, ka āboli nav jāmet mēslainē, bet var pat nopelnīt. Да, в этом году очень много. Сыпется там. Даже эти сучья ломались. Все обсыпанные были. Яблоки как-то они через год идут. И в другом хозяйстве они тоже через год. И так мне хватает. Zemnieku saimniecība Burtnieki apsaimnieko 140 hektārus zemes, gatavo sienu lopbarībai un 30 hektāros audzē graudaugus, ko pārdot vietējām saimniecībām, kur tiek turēti lopi. Graudu iepirkuma cenas esot ļoti zemas, izdzīvot pagaidām palīdzot subsīdijas. Техника есть, да, помогаю населению местному, да. Крутимся, зарабатываем. Какие сейчас варианты, да. На хлеб хватает, на отдых хватает, значит, все в порядке. Saimniecībā ir nodarbināti 2 strādnieki, bet lielākoties visus darbus veids pats saimnieks. Turklāt dodas talkā arī citiem lauksaimniekiem. Henriks atzīst, ka laukos darbi nebeidzas nekad. Tiklīdz novākta raža un beigusi darboties augļu kalte, sākas ziemāju sēšana un malkas gatavošana jaunajai sezonai. В крестьянском хозяйстве нет такого, чтобы ничего не делать. Траву покосить, то. Все время есть что делать.